Jā. Cik daudz bērnu šodien uzastojās un ko dod jiem tāds pasaukums? Tas bija pirmreizējais pasaukums, viņi nekad sevi nav uzastoši tādā sastāvā. Kāda ir sajūta, kā jiem sagoja? Es domāju, viņiem sago vienkārši perfekti pirmo reizi uzastojās. Par to viņiem ir ļoti grūts. Jūs kā problēma ir komunikācija vispār kā tāda. Mēs vispār brēnāmies, ka īsoka runot atsavērās. Tas dēļ mums ir liels brēnums, ir liels sasniegums, kā autistiem tīši. Jo viņiem ir izjaukta komunikācija spēja. Ir vispār runošana. Līdz ar to mēs ļoti priecīgi esam par to. Kā tev pašam patika? Nāc pastāstīt. Kā tev pašam patika? Ko tu tur darīji? Es tēvoju vecīša es vilku tēvoju, bet mani Andris pamācīja, kā darīt. Kā tev pašam liekas, tev sanāca? Jā, sanāca tieši. Visiem kopā sanāca? Kā paskaidrot? Man patika ļoti vecīša cimdiņš teātris, un viņi ir uzņemju grāmatu par vecīšu cimdiņu. Tad pasaki Edgaram, lai televīzijā būtu. Būs, jā. Tas mans intervijs. Pagaidi, Markus, pagaidi.